Bet tagad paskatieties, kā tiek veikti projektēšanas darbi tādām milzīgām un nozīmīgām būvēm kā Arēna Rīga un Z-torņi Pārdaugavā. Daina L. Elektroapgādes un telekomunikāciju projektēšana. Kvadrāts simbolizē stabilitāti un pastāvību. Tieši tādēļ tas rotā projektēšanas biroja Daina L logotipu. Šis ir lielākais Latvijas elektroapgādes un telekomunikāciju projektēšanas birojs, kas var lepoties ar savu ilgadējo pieredzi un daudzveidīgajiem projektiem. Un sākumā šis projektēšanas birojs ir attīstījies no individuālā uzņēmuma. No šī arī ir veidojies nosaukums, jo uzņēmums saucās Daina L, kurš simbolizē uzņēmuma dibinātājas vārdu, un EL burti nozīmē elektrība. Uzņēmums aptver plašu pakalpojumu spektru. Tas izstrādā elektroapgādes un vājstrāvas sistēmu projektus, tai skaitā ugunsdzēsības automātikas sistēmas, kas automātiski atklāja ugunsgrēku un izziņo par tā izcelšanos. Birojs nodrošina arī projektu vadību, tehniskās konsultācijas, elektrotehnisko projektu ekspertīzi, kā arī objektu energoauditu. Mūsu mērķis ir uzprojektēt labāk, uzprojektēt kvalitatīvāk, tā lai mums pašiem par to ir prieks un gandarījums, un tā, lai arī klients būtu apmierināts ar mūsu projektu. Lai viņam šis projekts būtu ne tikai skaists, ātrs un lēts, bet arī ērts eksploatācijā. Mūsdienās projektēšanas programmas ļauj precīzi izplānot dažādas komunikācijas un izprast, kā tās izskatīsies reālajā dzīvē. Uzņēmums lepojas ar to, ka spēj izstrādāt saviem klientiem drošu projektu un precīzi paredzēt tā izmaksas. Augot šajos 16 gados arī esam attīstījušies tādā ziņā, ka esam sapratuši, kur ir mūsu kļūdas, un esam strādājuši ļoti daudz, lai šīs kļūdas samazinātu. Jo cilvēciskais faktors vienmēr pastāv. Vienmēr kāds var kļūdīties, kaut ko saskaitot, vienmēr kāds var kļūdīties, kaut ko nepamanot, bet ar automatizētām sistēmām mēs varam šīs kļūdas samazināt līdz minimumam. Uzņēmums strādā gan ar privātpersonām, gan arī ar valsts un pašvaldību pasūtītājiem un projektu realizētājiem. Ievērojamākie projekti, pie kuriem ir strādājuši Daina L elektroinženieri, ir Radisson Blu Latvija, Arēna Rīga, DNB Nordbanka, Rīgas pils priekšpils, Z-torņi, LNMM, Dzintaru koncertzāle, jaunā valsts ieņēmuma dienesta ēka un daudzas citas ievērojamas ēkas. Viens no nesenākajiem projektiem, ko novērtē daudzi rīdzinieki, ir Spīķera promenāde. Mēs esam tas birojs, kas piedalās katru gadu konkursos. Latvijas energobūvnieku asociācijas, enerģētiķu un energobūvnieku asociācijas rīkojoties konkursos par labākiem projektēšanas darbiem. Un katru gadu mēs izvirzam kādu no saviem projektiem šajos konkursos. Un katru gadu mēs vinnējam vai tiekam nominēti un apbalvoti ar kādām no nominācijām. Šogad mūs apbalvoja par Spīķeru kvartāla rekonstrukciju, par Daugavas promenādes rekonstrukciju. Un, par piemēru var teikt, pagājušajā gadā mūs apbalvoja par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukciju. Projektēšanas biroja vērtība ir pieredzes bagātie elektroinženieri, kas ir augsti kvalificēti speciālisti. Uzņēmuma vadītājs Ingus Mozaļevskis uzskata, ka projektēšanas process ir radošs, jo nav divu vienādu projektu. Labi inženieri ir tie, kuri izaug. Nevis tie, kuri dara monotoni vienu un to pašu 10 gadus pēc kārtas, bet izaug, lasot jaunāko standartu, sekojot līdz tehnoloģiskam progresam un arī ieviešot šo izaugsmu savos projektos. Daina L skatītājiem uzdod jautājumu, kopš kura gada uzņēmums piedalās un ieņem godalgotas vietas Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas rīkotajos konkursos par gada labāko darbu Latvijas energobūvniecībā, projektēšanā un ražošanā.